Ar Eiropas fondu finansiālo atbalstu Latvija iegādājusies jaunus un modernus elektrovilcienus, kas būtiski uzlabos vides pieejamību dzelzceļa stacijās un vilcienos. Stacijās tiks izbūvētas paaugstinātās platformas, kas nodrošinās vienlīmeņa iekāpšanu vilcienā. Izbaudīju un novērtēju to, ka ir ērti šie vilcieni no tādas lietošanas viedokļa. Bija ļoti forši, ka es arī piebraukt pie vilciena. Man nebija jādomā, vai tos ratus būs kaut kā jānes vai jālūdz kādam palīdzība. Es vienkārši durvis atvērās un iebraucu iekšā. Tas, ko mēs arī uzreiz redzam, kad ir plašākas durvis, kas ērti atverās. Protams, ir arī lielāks vilciena ātrums, ir ērti, ergonomiski pielāgoti sēdekļi, ir klimata kontrole, Wi-Fi, ir rozetes zem krēsliem, lai būtu ērti lietot dators. Vilcienā ir labierīcības, kas ir piemērotas arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Tur ir arī vieta, kur pārtīt mazuļus un būtībā ir būtisks uzlabojums. Jau iepriekšējos gados 24 Latvijas dzelzceļa stacijās tika izbūvēti paaugstinātie peroni, un nākamā gada laikā tos papildinās vēl 48 līnijās Rīga-Jelgava, Rīga-Tukums, Rīga-Krustpils un Rīga-Skulte. Šie paaugstinātie peroni ir ļoti svarīgi tieši pasažieriem, jo nodrošina vienlīmeņa iekāpšanu no perona vilcienā, kas, protams, kā zināms, šodien tiem, kas izmanto vilcienu, nav tik ērti izdarāms pie esošā perona augstuma. Jaunie elektrovilcieni kursēt Latvijā sāks 2023. gadā, maršrutos no Rīgas uz Jelgavu, Tukumu, Skulti un Aizkraukli. Pavisam līdz nākamā gada beigām plānots piegādāt 32 jaunus elektrovilcienus. 23 no šiem elektrovilcieniem tiek iegādāti ar Eiropas kohēzijas fonda līdzfinansējumu 114,211 miljonu eiro apmērā. Manuprāt, arī šādu uzlabot infrastruktūru tas veicinās, ka cilvēki pārdomā un maina savus paradumus, jo tas vienkārši ir ērtāk. Bieži vien mēs dzirdam, ka bērni nezina, kas ir autobus vai kas ir vilciens, un viņi vienkārši visu laiku brauc tikai ar mašīnu. Tad šis, manuprāt, būs arī labs veids, kā mudināt arī bērnus radināt, ka sabiedriskais transports ir foršs līdzeklis, ar ko tu vari no punkta A nokļūt uz punktu B.